Tātad viens ir rudbāži, paizsabiedrība, un viens ir paizsabiedrība jaunu rudbāži, es pareizi saprotu. Varbūt vēl kāds interesants priekšlikums. Nu, pašlaik ir divi, jā. Mēs, ja ir divi priekšlikumi, tad man tas ir jāliek uz balsošanu katrā ziņā. Tad lūdzu, kā mēs balsosim ar fiziskajām balsīm vai ar paidaļām? Ar pajām, jā? Tad lūdzu, kurš ir par? Es atvainojos, balsu skaitīšanas komisija pašlaik nav, jā, bet es pēc tās reakcijas zālē redzu, ka tā nebūs vajadzīga, jā. Un redzēsim to līdām. Šī gadījumā man ir priekšlikums, jā, es neteikšu, es saku, pašlaik ir pat priekšlikumu paju sabiedrība rudbāža. Kurš ir pret? Lūdzu, balsojiet ar savām pajas daļām, nevis ar roku, bet ar pajas daļām. Un paceliet tā, lai varētu redzēt, ja? Es saprotu, tie, kas balso, ir pret paju sabiedrību rudbāžu, ja? Nosaukumu tādu. Lūdzu, turiet augstāk, to redzēt. Es atvainojos cilvēkam pārpratums, ka šim gadījumā balsošana ir pret paju sabiedrību rudbāži nosaukumu kā tādu. Nē, ja pa pirmo variantu runa, paju sabiedrību rudbāži. Nu, par to tad mums ir skaidrs, ja? Lūdzu, kas par to ir? Labi, paldies. Kas ir pret? Sabiedrībā. Ir viena personīga. 4, 8. 18 balsis pret ir. Kas atturās? Ja otrā tad būtu 9. Tāda 6, paldies. 6. Tā paliekam pie paju sabiedrību rudbāža. Tas ir domāts, jā, ka katrā kolektīvā to kopējām pajas, proporcionāli kopējām pajas skaitam, jā, kapitāla daļas skaitā, pareizāk sakot, jā, vēlēt arī valdē tos locekļus. Es domāju, ka šoreiz mums tajos statūtos mēs, tur vairs laikam neizdarīsim šoreiz izmaiņas, jā, šajos statūtos, ka tas varētu palikt varbūt uz priekšdienām šis te punkts, jā. Tas priekšlikums. Nu, un otrs ir, jā, nu es nezinu, kā vadītājs skatās, balsot par to iediediem. Tā, kādu priekšlikumu balsot par to priekšlikumu vai? Es atvainojos, saprotiet, nemaz nevar tā ievērēt. Tad jau iznāk, jā, kad, ja vēlam valdē, tikai tāpēc, ka es nestrādāju otrā brigādē, man nav tiesības vēlēt par otrās brigādes kandidātiem. Mēs esam kopējs kolektīvs un mēs vēlam visi visus. Jūs varat virzīt kandidatūras, bet nevis aizliegt man balsot par otrās brigādes, jo tas izšķirs visu mūsu likteni. Saprotam, ja? Arī pareizi, jā. Tā, ir priekšlikums balsot par to. Nē, šī dotajā brīdī mēs esam nobalsojuši, jā. Bet priekšdienām, kā mums paliek, tad mēs to punktu liekam iekšā statūtos. Kā tāda. Mēs nevaram, šoreiz mēs nevaram. Šoreiz ne?
Līdz nākšajai pilnsapulcē to vēl atstājam, ja? Tā, un vēl viens jautājums ir, ja? Vai nestrādājušie pensionāriem nevarētu dzīvokļu īres maksu atvilkt no pájas? Nu, mēs atradām šeit ir statūtos ir iekšā, tas punkts ir, ja? Kurš tas ir 9. 16. Ja? C punkts ir, kur nestrādājušie pensionāru pakalpojumiem komunāliem var norēķināties ar pájas dārbu, kapitāla dārbu. Tā, tas būtu viss, nu vēl šeit bija tā garo kalpumu priekšlikums, par to šeit nebija nobalsots, vai slēgt, cik es, ja jūs sapratāt, ja, kad slēgt līgumu kolektīvam, ja, darba ar valdi, vēl atsevišķi bez statūtiem. Jā, šeit varbūt garo kalpums lūdzu precīzi, kā jūs tas domājat, jo es domāju, ka noteikti nesaprat šeit visu. Jautājums ir ļoti vienkārši. Augstākā padoma pieņēma likumu par kolektīviem līgumiem. Šai sakarībā es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas skar katru darbu kolektīvu. Un tādēļ tajā uzskaitījumā, kādi jautājumi ir izskatami kopsapulcē, manuprāt, derīgs bija ierakstīt arī jautājums, kad katru gadu kopsapulce izskata un apstiprina valdes un arotkomitejas izstrādāto koplīgumu projektu uz gadu. Vai uz to termiņu kādu noteiks, teiksim, darba komisijas. Kāds sapulces domas ir šī punkta? Man viens jautājums, ja, un konsultācijas jums no Rīgas. Tieši izskaidrot šo jautājumu. Juridisko pusi varētu izskaidrot šim jautājumam? Juridiskā puse apmēram varētu būt tā. Kā jūs šeit uz vietas nolēmiet? Tīri. Tas ir tikai jūsu kompetences. Tā, sapulces lēmums kāds ir? Īsi un konkrēti kolektīvais līgums. Tā kā bija runāts, es sapratu tā, ka darba kolektīvs slēdz vēl atsevišķu līgumu ar ievēlēto valdi. Ja? Tādā gadījumā, kas tad ir atsevišķi arī kaut jāizvirz no darba kolektīvu pārstāvi atsevišķi kaut kādu, kas izstrādās to līgumu projektu. Ja? Lūdzu, mēs varam to darīt. Cilvēku skaitu sastāv un lai darbojas. Bet vai tas ir vajadzīgs? Sapulces domas, lūdzu. Par šo jautājumu noteikti jānobalsoja. Kāda priekšlikuma ir? Vajadzīgs, nevajadzīgs? Nē, to var, protams, darīt, bet lūdzu tad priekšlikumus, kuri būs tie kompetentie cilvēki, kur šito visu attiecību problēmu varēs izstrādāt. Ja? Lūdzu priekšlikumus kādas un cilvēku skaits, kas to izdarīs un kādā noteiktā laikā. Ja? Pareizi saprotiet man, es negribu uzspiest te nekādu savu viedokli, tikai neapcēpiet paši savas tiesības, jo veseli viņi jautājumu atvaļinājumi, pabalsti un tā tālāk, ko mēs ierakstam kolektīvā līgumā, tas iegūst likuma spēku, jo augstākās padomas likums par kolektīviem līgumiem uzdod administrācijām nodrošināt šo pieņemto lēmumu izpildi. Jebkura tiesa to ņems pretī un izskatīs. Ja jūs to šodien nepieņemiet, tad jūs brīvprātīgi no šīm savām tiesībām atsakaties. Protams, tas nenozīmē, ka jūs palieciet bez tiesībām, darbojas vispārējo likumu, bet likums par darba kolektīviem ir viens no galvenajiem, kas aizstāv strādājušo intereses. Tādēļ es to akcentēju, lai vēlāk nepateikt, ka mēs neesam jūs to informējuši. Jā, lūdzu. Man interesē tāds, vai ar katru strādājošo
atsevišķu darba līgumu vai... Nē. Tā tad ir jāslēdz. Līgumu, kā tā informē, slēdz tikai sezonas strādniekiem, līguma strādnieku pamat, kas ir. Es domāju, ka priekšlikums ir ļoti pareizs un kolektīvo līgumu vajag. Tikai tādā stāvoklī mums ir pašlaik arotbiedrība, ja? Cik, kā saka, bet atcerieties tikai to, kad jūs arotbiedrībā vēl tagad sastāvat. Un tātad arī kolektīvais līgums ir jāizstrādā. Nē, viņai ir jābūt. Es domāju, ka viņai ir jābūt, ja tagad ir tāds atslābuma periods, it kā mēs nejūtam vajadzību, bet viņai būs vajadzība, un viņa būs noteikti. Viņa pašlaik mums ir tādā stāvoklī, jā, bet viņai ir jābūt, un es domāju, ka viņa būs, un strādnieku interesi būs jāizstāv. Neskatoties uz to, ka no strādniekiem būs arī valdē. Neskatoties uz to. Es domāju, ka par šo priekšlikumu ir jānobalso, un ja nebūs, kā saka, šogad ļoti spēcīgs kolektīvais līgums, varbūt viņš būs nākošais gadu un aiznākošais gadu. Bet arotbiedrība pastāv, neaizmirstiet, arotbiedrībā jūs ļoti daudz vēl viss esat. Bet arotbiedrība taču ir. Komiteja taču ir. Kāda tagad komiteja taču ir? Par atliek šo jautājumu, arot komiteja, kas būtu pagaidām pastāv saimniecībā, vai sabiedrībā ar bāžu, jā? Šo jautājumu risināt. Tas punkts ir jāpēr iekšā tomēr. To jau mēs bet ja nobalsot, tas ir jāliek iekšā, tad, protams... Kāds sapulda domas balsojumu? Kas pār? Balsts vairāk, tiešām. Pret? Kas ir pret? Kas atturās? Tā redakcijas komisija vairāk nav līdz papildināt vienākuši. Nav vairāk papildināt. Mēs atradīsim vienīgi, kur to punktu tur iespējas. Tā kāda būtu iespēja tagad jums no zāles būt kā papildināt kādai mutiski, ja nav spējuši raktiski izsniegt priekšā? Atļaut izteikties vēl pāris minūtes. Nav neviena, jā? Priekšlikumu. Tad lūdzu, ir priekšlikums balsot par visiem statūtiem kopumā. Pa pieņemšanu, jā? Jā, vienu momentu, tiešām balsu komisija vajadzīga. Jo te ir nopietni lietas. Tā jātur ir tik ilgi, jā? Tur jau kādām cik ir spēta, otrā kārtā tomēr saskās. Nav, kas atturās?
dotajā momentā balsts vairākumu. Ir pieņemts par sabiedrības uzbāžu statusu apstiprināšanu. Izskatīt ir praktiski pirmās dienas, tas ir dienas kārtības pirmais punkts, jo otrais dienas kārtības punkts par valdes priekšsēdi revīziju tā tālāk ir skaitīts balsis. Tad jautājumā par trešo punktu attiecīgo amatu personu apmaksu sistēmu un tā tālāk vārds Adalē Zemītē. Tā, kas mums paliek nepadarīts, ja? Trešais dienas kārtības punkts. Un par trešo dienas kārtības punktu man būtu jāsaka tā, kad mums palika nepabeigts, ja, mantu inventarizācijas saraksts, ja, un mantu inventarizācijas saraksts ir jāsastāda par privatizējumiem, nodaļām, ja brigādēm, ja tā tālāk, ja. Kopējais mantu inventarizācijas saraksts šeit ir uz galda, ja, bet viņi ir jāsagatavo tā kā turpmāk domā strādāt, ja? Un kāpēc viņš nav gatavs? Tāpēc, ka mums nav ienākuši vēl priekšlikumi par atsavināšanu. Kolektīvu domas ir, ka strādās uz pilnu saimniecisku aprēķinu pirmā kompleksā brigāda, otrā kompleks, remonta mehaniskās darbnīcas, bet arī nav skaidrs, vai plus šoferi vai mīnus šoferi, ja? Tas viss vēl ir, kā saka, tapšanas stadijā. Kā strādās mums pārējās nodaļas, ja? Arī vēl nav skaidrs. Tāpēc ir lūgums, tādai, man ir tāda doma, ja, un tāds lūgums jums piekrist, ja? Ka mēs vēl 2 mēnešus ļaujam pie šiem jautājumiem strādāt, pabeigt inventarizācijas sarakstu tieši par objektiem, kā tiks strādāts, un pēc 2 mēnešiem saukt vai nu pilnsapulci vai pilnvaroto sapulci jau izlemjot pilnīgi, kā sabiedrībā strādās. Tai laikā būs skaidrs arī jautājums jau tieši brigādēs par administrācijas personālu, kas vadīs, kā viņus ievēlēs no kolektīviem, vai paliek pašreizējie, vai nepaliek. Un tad vēl mums paliek pie trešā dienas kārtības jautājumu, ko mēs šodien nevaram apstiprināt, tāpēc, ka mēs viņu nemācījām sataisīt, un arī būtībā mums privatizācijas komisijai nebija tiesības, ja, par darba algu valdes priekšsēdētājiem, revizijas komisijas priekšsēdētājiem un par samaksu, papildus samaksu valdes locekļiem. Un tādēļ mums ir lūgums, kad valdes locekļi būs ievēlēti, valdes priekšsēdētājs būs ievēlēts, valde strādās pie jautājumiem, kas par attiecīgām nozarē, kāda speciālisti strādās, tad, lai arī izstrādā darba samaksu un tā tālāk. Un man ir tāds priekšlikums šai laikā, šajos 2 mēnešos, kamēr šie jautājumi tiek gatavoti, valdes priekšsēdētājiem atstāt mēneša algu tādu, kāda ir pašlaik saimniecības direktoram. Protams, ņemot vērā inflāciju, ja viņa augs algas, ja tās minimālās, tad viņa augs līdz, saprotiet, šodien nevar pateikt it neko, kā viņa te augs un kas te kā būs, ja? Revizijas komisijas priekšsēdētājiem atstāt mēneša algu tāda, es nezinu, ko ievēlēs, kāda viņa pašlaik ir, līdz tam brīdim, kamēr jūs pilnsapulci apstiprināsiet jauno mēneša algu. Un par valdes locekļiem ir tāds priekšlikums. Šos 2 mēnešus pastrādās avansā, jo mēs tiešām nezinām, cik varētu maksāt. Mums nav kādas pieredzes, kā varbūt kolhozos ir, kas zina, cik varētu maksāt. Mums nav nekādas sajēgas. Mums ir jāprasa konsultācijas, lai mēs neapbižotu valdes locekļus par darbu ārpus sava tiešā darba. Mums ir nepieciešams konsultācijas un arī būtībā, lai valde sāk izskatīt jautājumu, ņemot vērā mūsu naudas līdzekļus un tā tālāk un tā tālāk. Un dot 2 mēnešu laika. Ir tāds teiciens, ka galva no ciema padomu, ja? Tāds Veigar kungam jautājums, lūdzu.
šeit ir tas jautājums, ko es teicu, šajos 2 mēnešos tiešām noskaidrosies, kuram mēs piederam. Tiešām kurš, kuram mēs piederam. Tad arī noskaidrosies, vai komplekss katru māju apsilda centru vai apsilda kompleksu. Vai viņam būs jābūt kompleksa darba samaksājuma sistēmā vai centra. 2 mēnešos, bet šeit jau būs ievēlēta valde, un neviens vienpersonis to jautājumu neizlems. Vēl ir visās, nozarēs vēl ir speciālisti, kas to jautājumu gatavos un jau, izlems valde, kurš kuram piederēs. Un uzklausot jūsu priekšlikums, ja tiešām jums ir labāks priekšlikums nekā liekas vai nekā kompleksa administrācija vai kādai citai administrācijai, jums ir izstrādāt jau, visi priekšlikumi, lūdzu, valde uzklausīs jebkuru priekšlikumu un patiešām varbūt, ka nāks labākas idejas nekā līdz šim mēs esam strādājuši. Bet šeit ir tie 2 mēneši, kas ir nepieciešami, lai mēs, nopietni, jo šai gadījumā mēs ļoti, strādājam tieši privatizācijas jautājumos, un ļoti labi jūs zinat, ja, ka mēs katrs strādājam un dzīvojam ar jautājumu, es būšu šeit vai nebūšu. Jūs kurš katrs domājat, es būšu šeit vai nebūšu. Un nevienam šodien atbildi arī vēl nav dot, ka jūs šeit būsiet, ja, jo esat sabiedrības dalībnieki, bet par to, kurš kurā amatvietā paliks, jā, to visu lems valde un pilnsapulce. Un jūs paši apstiprināsiet galveno grāmatu tādu un tādu, tikai vairs ne valdes priekšsēdētāju, jo tas būs šodien ievēlēts. Atbild apmierināts Veigai kungam? Jā. Tā, Kļaunai kungam atbild ir par priekšsēžu algu, ja? 2500 patreizē monētai direktoram algu. Jo jautājot par revīzijas komisiju, grūti pateikt, cik ir Polkmanim, un noteikti kandidatūrai Ģelzē jautāt. Cik ir jautājums uz to momentu. Tā, kāda vēl būtu jautājumi? To jautājumus nākšu sapulci. Kas par? Lūdzu. Jāpārstāv, un ja gadījumā, ieradīsies nezinot, vai ne, var jau izvirzīt visiem, kam interesē, izvirzīt tieši tos, vai ne, bet klausīties vēl ir kā, tad brīdī būs tāda situācija, kad man kapitāls ir, un man šai sapulcē bija 2 balsis, bet pilnsapulcē manas balsis pārstāv kāds cits. Tai pilnvaroto sapulcē tāda situācija būs, ja? Ka manas balsis pārstāv kāds cits, jo piemēram, no 2. brigādes pieņemsim vai ne, tur jābūt ir tik un tik pārstāvjiem, ja viņi brauc ar brigādes kapitāla daļu. Un ja kāds būs atbraucis no lieka, viņam it kā liek tiesību pašam par sevi balsot. Saprotiet, kāda situācija ir. Un jūs piekrītat, ka būs pilnvaroto nevis... Bet saprotiet, tikai to mums jāmācās būt tādiem, kam nav kauns pateikt, es gribu braukt uz sapulci, un man fajas ir, un kāpēc es nevaru, tad es balso kaut vai par sevi, ja man neuztic tās pārējās. Bet, lai kolektīvi zina, ka jūs gribat braukt vai ne, un jums interesē paklausīties, jo mums ir tāda situācija, ka mums negribas sēdēt vai sapulcēs. Nu, lūdzu, paceļat balsis, lai var redzēt, ko tad darīt? Skaitīt vai neskaitīt? Paldies! Ir redzams pārstāvs, jā? Kad jūs piekrītat, ka mēs pretī neskaitam, jo vienkārši tam mums atkal, ir jāiet pa strīpiņām, jā? Nu, paceļiet, kas ir pret? Nu, saskaitīt, jā? 5. Tas dievnieks otrā.
Kas atturās? 6, 7, 8. Paldies. Jā, tagad ir balsošanas skaitīšanas komisija. Balsu skaitīšanas komisija teica tā, ar protokolu uzrakstīšanu 20 minūtes droši var atpūsties. Jā, bet ātrāk viņi nevarēs, jo jāuzrakstīt protokols un visi ļoti precīzi jāsaskaita. Tagad starpbrīdi 20 minūtes, bet lūdzu, neaiziet, vēl mums ir pats galvenais. 5:30 visiem obligāti būs šeit uz vietas. Un nebūs ilgi vairs, nebūs tiešām. Kāds paziņojums par braukšanu mājās un braukšanu atpakaļ uz koncertu, ja? Jūs visi zināt, afišā ir rakstīts koncerts 21, ja? Tiem, kam ir jābrauc uz māju, jābrauc atpakaļ. Sapulce beigsies, dosim vārdu uz kādu minūti jauniem valsts priekšsēdētājiem, ja? Un pēc tam tūlīt brauksim mājās, visi transports gaida ārā. Par atpakaļ braukšanu. Atpakaļ no Sieksātes, ja? Maršruta sākums 9:00 pie Smēļģītes. Pārējais maršruts, ja? Tad... Kā kandidātu uz revizijas komisijas priekšsēdētāju vēlēšanām, balsu skaitīšanas komisija atbrīvoja Ģelžu Velti no balsu skaitīšanas. Tā, balsu skaitīšanas komisija atver protokols numur 2. Tā, balsu skaitīšanas komisijas sēdē piedalās komisijas priekšsēdētāja Ģelžu Viruce, locekļi Labunskaina, Kviese Astrīda, Baltais Kodra, Zandera Zonberžāja un Aleksandro Skaidri. Dienas kārtībā valsts priekšsēdētāji vēlēšana rezultāti, valsts locekļu vēlēšana rezultāti, revizijas komisijas priekšsēdētāju vēlēšana rezultāti un revizijas komisijas vēlēšana rezultāti. Tā. Tā, atverot vēlēšanu urnas un saskaitot urnās atrodošos biļetēnus, konstatējam šādu skaitu. Tā, par valdes priekšsēdētāju kandidātu Kalniņa Arvīdu nodotas 1130 balsis no 939 zālē esošiem. Laikam sapulce nesaprat, kāds iespējams matemātiski, jā? Saprotat, jā? Paldies. Tā, par valdes locekļu vēlēšanu rezultātu. Par valdes locekļiem nodot sekojošas balsis. Zemīte Ādele 852, Kviesas Aivars 749, Mirgavs Aivars 803, Labunskis Vilnis 775, Kolbergs Gunis 739, Neilāns Kārlis 695, Rences Kārlis 656, Āboliņš Ilmārs 485, Reihlera Valija 515, Landenberga Austra 328, Jēze Indra 369, Zandenbergs Jānis 365, Zirboli Alise 274, Ruperts Imants 379 un Jakoba Māra 263. Tā, līdz ar to uz valdi kā locekļi ir ievēlēti Zenīte Ādele, Kviesas Aivars, Mirbaks Aivars, Labunskis Vilnis, Kolbergs Gunis,
Neilāns Kārlis, Brencis Kārlis, Āboliņš Ilmārs, Reiklere Valija, Zandbergs Jānis. Nē. Kur es notošu? Nē, viss pareizi. Pareizi. Tūlīt atkārtot. Tā, jūs nākiet arī lūdzu priekšā no savu dienu. Tā, 9. tabele, Sviesis Aivars, Mirbaks Aivars. Nākiet visu lēnāk. Tā. Labulskis Vilnis, Kolbergs Gunis, Neilāns Kārlis, Brencis Kārlis, Reiklere Valija, Āboliņš Ilmārs un Ruters Timārs. Cik redzam, ka valda vienā daudzumā. Tā, un līdz ar to 2 kandidāti rezervistos, kas ir Zandbergs Jānis un Jēse Indra. Kurkas, saskaitot biļetenes, konstatējam, ka par revizijas komisijas priekšsēdētāju kandidātu Ģelzi Veltu nodotas 513 balsis un par otru kandidātu Folkmani Intru 475. Līdz ar to par revizijas komisijas priekšsēdētāju Ģelzi Veltu. Kur ir Velta? Lūdzu! Par revizijas komisijas locekļiem nodotas sekojušas balsis. Losmani Biruta 512, Zīļu Māris 469 un Ivas Jokāna 464. Līdz ar to par revizijas komisijas locekļiem ir ievēlēti Losmani Biruta un Zīļu Māris un kā locekļa kandidāts ir Ivas Jokāna. Komisijai, ja? Un es vēlreiz nosaucu savus komisijas locekļus un lūdzu iznākiet pie priekšā, lai jūs, kā saka, var apskatīt. Un zināt, ka darbs vēl nav beidzies. Patiešām darbs mums vēl nav beidzies, jo gaidāms ir ļoti krūts vēl darbs, gan, kā saka, par objektiem, gan arī vispār ir gaidām pamatlīdzekļu pārcenošana, tātad mūsu darbs vēl nav beidzies. Lūdzu, Brizga Ērika, Vilbranta Elza, Zels Biruta, Brentis Kārlis, Balcers Salomē, Neilāna Velka. Es kādu neaizmirstu, es apstiprinu tagad. Problēma nav bija. Nu visi bija. Nu lūdzu, es nevaru pateikties. Kaut arī vienu dzīvi. Sakanu? Lūdzu. Jāsapaldies par darbu, par pūlēm. Un tev pašai tur savu veidu? Jā. Pašai tiešniecījā, ka vislielākais darbs
noteikumi beigušies, turpinām tālāk darba kārtību. Tagad dosim vārdu bijušajam PS Rudbāra direktoram, tagadējam PS priekšsēdētājam Kalnekājiem. Lūdzu. Vai dalībnieki, es domāju, ka katram šis rīts jums arī bija nezināms, un arī šis rīts tie, kas nostrādāja ilgus gadus, arī viņš bija tāds satraucošs. Kāpēc? Es ļoti labi atceros 34 gadus atpakaļ, kad es atnācu un stājos Drosmes priekšā, kolhoznieku priekšā, uzsāku to darbu daļēji, ko tagad būs jāturpina tajā laikā. Un tāpēc šodien, ienākot zālē, redzot to lielo cilvēku skaitu un vislielāko cieņu, es gribu parādīt tiem, ka tagad bija iespēja sapulcēties veco ļaužu gājumu ļaudīm, kas bija tajā laikā, kad dibināja kolhozus 49. gadā, vecie ļaudis, kuri vēl dzīvo, godīgi aizietam pensijā un strādā pensijā, jo šis laikmets brīdis bija tāds. Saimniecībā, kad bija jāstrādā, darbs darbu dzina un strādāja tie, kas tajā dienā, jeb kas skaitījās strādājošie. Un daļēji šo ļaužu gājums bija piemirsts. Un šeit ir arī jāatvainojas man, ka tā arī bijis, bet izveidojot jauno Pāju sabiedrību, šis pulciņš tagad ir atkal palielinājies, un tieši arī šiem cilvēkiem, kā vienīgais pēc tik ilgiem gadiem, pēc kapitulācijas, pēc kolektivizācijas laika, ir vienīgais, kas palicis lielais gadu nasts un drusku vairāk, ko mēs saucam šodien par kapitālu. Tas ir godīgi pelnīts, bet kāda viņam vērte, kā tālākies, šeit cienītie, es gribu pateikt, daudz kas ir nezināms. Un vēl daudz, ko ne es varu pateikt, ne jūs varat pateikt. Bet šis ir viens tāds solis, ko mēs šodien spēram turpmākajā darbībā. Ja runājot par sevim, es gribu teikt lielu paldies par tādu vienprātīgu uzticību. Jo atklāt sakot, bija strādājot, es nebiju sagatavojis sev atkāpšanās ceļu, jo es nebiju sev nobriģējis ceļu, kur man tālāk iet. Tāpēc tie saimniecības vadītāji, kas to bija sagatavojuši, viņi godīgi piecēlās un pateica, viņi tālāk nestrādās. Un, protams, vai viņi darīja pareizi vai nepareizi, un kā šajā gadījumā man darīt, es sev uzstādīju divus jautājumus. Vai teikt kolektīvam paldies, ka jūs man ievēlējat, jeb teikt paldies, kad es varu izvēlēties tālāk. Citu darbu vai citu ceļu. Bet saugot ar jums kopā, es nodzīvot šos 34 gadus Rudbāžos, es ļauju šim virpulim griezties jūsu vidū. Ļoti labi atceros 89. gada vēlēšanas decembrī, ja? Kāds virpulis. Es jau varēju skaidri zināt, kad vēlēšanās es zaudēšu. Bet man lepnums pierāda, es eju cīņā. Un es redzu un zinu, kāds ir rezultāts. Un tā arī šodien, ja man uzstādīja jautājumu, dot piekrišanu vai ne, protams, es jau būtu ātri cēlies. Un es nevaru tik vienkārši pateikt nē. Un es nevaru pateikt nē, tāpēc, ka mēs esam visi šitos gadus gājuši. Un es apmēram redzu pat ceļu, pa kuriem mums būs jāiet. Bet es jums varu pateikt, tas būs milzīgi grūts. Un man kā vadītājam šis posms būs ļoti, ļoti grūts. Ko es gribu prasīt no kolektīva? Es saprotu kolektīvu, un es domāju, ka es pret kolektīvu nekad neesmu nostājies. Kaut arī visādi vēji pūš. Bet es tikai gribētu lūgt, ja cienot manus gadus, jūs saprotat, ka man arī nervi. Un šie nervi vairs nav tie, kas bija 34 gadus atpakaļ. Kāpēc es to saku? Ja jautājums ir par darbu,
Cik man veselība ļaus, es to darīšu. Bet viss trakākais, ja kādreiz dzīvē, un tā mums kādreiz dara, kad vesela virkna ambīcijas iznāk nevis par darbu, bet, manā praksē ļoti daudz, kad tieši jautājums tiek virzīts un kontrolēt, es negribu teikt kontrolēt, bet, jeb taisni, tieši darītāji, izsekošana vai kā, un pa viņu taisīt ambīcijas. Es šeit ļoti gandarīts, ka es atgriežos atpakaļ tajā laikā, kad bija valde. Un šeit jau ir tāds mēraukļi, tā varētu labi iet strādāt, šeit ir statūti, šeit ir valdes locekļi, un es zinu, es esmu izprovējis kā valdes priekšsēdētājs 8 gadus nostrādājis, un pašreizējā apstākļā es esmu gandarīts, ka atkal rodās valde. Jo es savā praksē ilgi strādāju vienā vietā, kad sarunājamies, satiekamies, viss ir kārtībā. Jā, darīs. Kā iziet ārā, darbs neveicās. Šeit tomēr būs vieglāk, šeit būs jāatskaitās valdē. Un tādēļ šīs darbības princips nākamā tādā, cik ilgi kā būs, to jau mēs statusos ierakstīt. Es gribu, cienījamie ļaudis, teikt, ka Rudbāržos ir samērā īpatnējāki apstākļi, jo, ja jūs atceraties 70. gadus, ka mūsu kolektīvā pieauga vairāk kā 100 strādājošie, un šodien viņi šeit ir reāli ir, un par šiem visiem ir jādomā. Un šī domāšana var būt kāda, es tik vēl vienreiz visiem jebkur pateicu, ja mēs strādāsim, ja mums būs nauda, mēs izdzīvosim. Vienalga kādi darbumi, bet šeit jābūt divām lietām. Strādās, būs produkcija, mēs izdzīvosim. Tā mēs arī līdz šim esam to izdarījuši. Un arī mēs esam vēl, varētu teikt, zināmā, virs līmeni. Bet šis līmenis var ātri pazust. Un viss trakākais ir, ja kopīgi tas būs jāpavada, tajā brīdī, kad paiet ir tas saucamais stāvoklis zem nulles. No tā ļoti ātri var uziet. Šeit es gribu pateikt, šeit ne tikai sabiedrība, ja? Šeit ir jautājums par mūsu pagasta likteni, par mūsu pagasta kopējo likteni. Un pats galvenais, lai būdams atbildīgā darba vietā, un ir un paliek, neskatoties arī šī sabiedrība, un jūs varat droši, kad netiks izcelts speciāls sabiedrības priekšrocības pret pāriem. Man liekas, savā darbībā, kas tagad ir pēdējā laikā, jūs esat jutuši, kad es gribu strādāt tā, kad mums, ja atgriežoties tam periodam, kas kādreiz bija, ko samaitāja 41. gadā, un, kā saka, kara laikā un tā tālāk, atgriežoties, kad latviešu tautu ātri vai vēlu, bet viņam vajadzētu pakāpnicis, nekad nevajag uzbūvēt to ātri sajaukt, jeb tas, kas kādreiz bija, jūs redzat, kas notika, nojauca, melorācija nojauca, un tagad atjauno atpakaļ. Tā kā arī, jo šī visi maksājas naudu, tas ir mūsu visu kopējais darbs. Tāpēc es gribu tā, lai pats galvenais, lai Rudbāžu pagastā nesamazinātos ražošana, bet ražošana palielinātu. Vienalga, jebkurām, kas palielinās ražošanu, viņš vairos savu bagātu. Bet vienalga gaidīt, ka kaut kas kritīs no augšas un varēs uz izsaucieniem iet vai kaut kur meklēt palīdzību, tāda vairs nebūs. Un tāpēc, cienījamie ļaudis, ja mēs kādreiz mūsu socialistiskie stingri nospecializējās, jebkurā vietā, tagad mums skaidri jāzina, ka mēs būsim tie, kas kādreiz vajag atcerēties, kas bija tēvi, jeb šodien zemnieks. Zemnieks ir priekšnieks, zemnieks ir kalps, zemnieks ir saimnieks, zemnieks ir rēķinvedis, zemnieks ir grāmatvedis un arī kasieris. Un pēc šī principa, ja ar mēs savu kapitālu strādāsim, un mēs rēķināsim un apzināsim to, ka mēs vairs nestrādājam sociālismu apstākļos, tad ir iespēja redzēt izdzīvot. Tāpēc šajā jautājumā, kāpēc es minu ciematu?
ja pagasta mērogā. Es minu tāpēc, ka mūsu kopējā darbībā var tikai pastāvēt sabiedrība. Mēs varam sabiedrību par to, ko kādreiz uzņēmamies, ja labi strādājam, mēs varējam, tad, kad viss, kas bija lēti, aizdot, vest, pārvest, pārdot lētāk, iēst lētāk, kārtīgi iedzert šnabu, visu, ko varēja. Jo tad bija mazāk jāmaksā nauda. Bet es uzskatu, ka šodien, kas pagast mērogā, kur veidojās nauda, ja, tā arī nauda, ko mēs maksājam ar nodokļiem, un viņi mums aiziet prom. Vai vienalga tas sociālais nodoklis, tas mūs vēl aizsargā, un noteikti vēl vairāk vajadzēs maksāt, lai būtu vecumdienas, bet pārējie ienākumu nodokļi, zemes nodokļi, ja, viņš mūsu pagastā griežās, un viņam jāgriežās atpakaļ atkal sabiedrībā. Vienkārši piemērs. Ja mums cilvēki ir jāved, bērni ir jāved vai jāēdina, tad lūdzu šī nauda, ko mēs maksājam, jāgriež atpakaļ caur sabiedrību, lai mēs to varētu arī darīt. Bet par velti, es vēl vienreiz pateicu, par velti mēs vairs it neko nevaram darīt. Jo pašreizējā dārdzība, kas uz šodien ir, es nesaukšu skaitļus, es varu pateikt, ka to, kā mēs esam dzīvojuši, vienalga, cik augstu cenas pacels, mums ar kopējiem šitiem rublīšiem nepārsadz. Un tamdēļ šīs, es vēl vienreiz pasaku, ka jāmeklē citi avoti un kopīgi arī, es domāju, ka arī strādājot un būdams kā valdes loceklis pagastā, kā deputāts, šie jautājumi visi ir jārisina un vēl visi ir jārisina kopīgi. Un ja mēs šādu kontaktu atradīsim, un ja mēs pa tādu ceļu varēsim iet, tad jūs varat ik droši tie, kam ir zemes komisija piešķīrusi zemi, tie, kas ņems vēl turpmākajos gados zemi, zemi ir mūsu bagātība. Un ar zemi pēc dažām dienām, ja dažiem gadiem, viņa vairs tik lēta nebūs kā 22 rubļi. Zemē sāks rasties tā vērtība, kur mūsu tēvi veidoja laukus, līda mežā un gatavoja aramzemi. Mums daļai tas arī atnāks atpakaļ, tā kā, ja mēs neiesim lielos biznesos, bet mēs esam te dariet tie rūķi, mums tas ir jāņem vērā. Un ja šajā ziņā valdīs, paši redzēt, mūris, divas dāmiņas, tikai tur iekšā man tad viņa žēl, kā tā valde ir spēcīga, ja? Ja sapratīsim, kad mums ir viens kopējs uzdevums, es domāju tā, kad, lai uzsāk darbību, mēs dabūsam nākt vairāk kārt kopā. Un arī es esmu gandarīts, ka arī tie cilvēki, kas uz šodien šeit ir, kam ir tiesības būt, viņi arī būs mūsu nākotnes lēmēji. Un es esmu jūsu rīcībā, un tāpēc izsaku tādu pārliecību, kad kopīgi strādāsim, ja? Un tik ātri neļausimies aiziet bankrotā, un tik ātri nepadosimies. Jo, ja jūs kārtīgi saprotat, kad laiki, ja viņi vienreiz apstātos un pateikt, var šitais līmenis un sliktāk, ja nekas nebūs, tagad cenas arī paliks vienāds, tad jau varētu sākt strādāt. Es varu pateikt, šie laiki vēl būs sliktāk un sliktāk, un mums ir jābūt gatavam. Un šeit, kā jau pateikt, mums ir jāmāk izdzīvot, jāmāk elpot, un, arī gribu pateikt, arī savreiz jāmāk ir papriecāties. Tāpēc arī šovakar, papriecāsimies, ja? Te tā iznāk, ka daudz taisās uz māju, tie, kas ir centrā, tie atgriezīsies, ja? Es te vienojos ar mūsu lieliem dūžiem, brigādes saimniekiem, Raimondu un Modri, ja? Kad ceļa kāja jau sāks tagad darboties. Un ja kāds ar savu mammīti sarunās, kad viņi aizbrauks mājā apkopas govīt, jeb otrādi, ja? Viņš tepat būs, ja? Jo tagad 3 stundas iznākās ar tādas starpības, ja? Tā kā jūs lūdzu padomājiet,
Un vēl vienreiz pateikt, šie vēl var bišķi pagaidīt, ja ne, vai sakārtot pie lielās dārdzības vēl šonakt. To reizi skaitlis nemainīšu, kāds te bija. Nu, papriecāsimies, katram ir savs laikmets. Es domāju, ka kolkos dibināja arī nebija bagāti. Tagad mums vēl bišķi ir kapitāls, ja? Mums ir kaut kur, nu, ja gadienā kāds visu naudu atstās, sasauks sapulci, nu, pāji norēķinās, ne? Jā. Skaidrs, tai laikā jau šnaps maksāja citādāk, šokar it kā būšat pa 67. Direktor, tas ir valsts lēmumu. Es pie sapulci, es vēl pie valsts. Tā kā papriecāsimies, un kas te galā? Mēs jau neesam rudbārši nolikvidējuši, paši zinām pārveidojuši. Un te kā nosauc PS, ja, nu, zīmoks jāmaina, tomēr tur būs pilns burts, ja, paju sabiedrība, ja. Tas mums mainīsies darbības statutos, bet cilvēkos darbs un vēl vienreiz darbs, un krūts darbs. Ja to sapratīs, būs jau labi. Izdzīvos. Nu, bet tā jau šis ir tāds, ka labāk jāstrādā, kā mēs strādājam. Vo? Jā. Tā tev Fričs teica tā, ej, tu pie vēli, tu esi vecs, bet tagad tu pateiksi, bet tu viņam pastāsti, kā tu strādā. Ot, tu Fričs būs par konsultātu. Tā, paldies, un tagad tā, saimnieki ķeraties klāt, cits jau saķēr drēbes, te nu tā, bet es vēl vienreiz lūdzu, jo tas aliņš, kas bija domāts, tas bija domāts jums, ne tiem balleniem. Paliks. Tā, paldies, un es redzēšu. Tā, paldies klātsošiem. Ir uzmanība mazliet. Jo ir tāds moments, kad pastāv iespēja kādreiz Helsinki olimpiskās spēles nenoslēgt, jā? Jo ir jāapsaka tāds vārdiņš, ka pirmā paja sabiedrības sapulce mums beigusies. Paldies par uzmanību.